Nesen plašsaziņas līdzekļos izskanējusi informācija par trīskārtēju autogāzes tirgus kāpumu. Mūsu nākamā stāsta varonim ir bijusi ļoti laba intuīcija. Šķidrināta naftas gāze ir produkts, kas paliek pāri pēc pārstrādes procesa no jēlnaftas uz benzīnu un dīzeļdegvielu. To ražotāji ar laiku iemācījās uzkrāt un praktiski pielietot, kā arī piedāvāt autovadītājiem. Līdz ar dibināšanas brīdi 1998. gadā uzņēmums Ekogāze kļuva par vienu no pirmajiem privātajiem uzņēmumiem Latvijas sašķidrinātās naftas gāzes tirgū. Arī šobrīd SIA Ekogāze veiksmīgi attīstās, nepārtraukti paplašinot un modernizējot savu autogāzes uzpildes staciju tīklu. Uzņēmumam pieder patents uz pārvietojumu pašapkalpošanās moduļu tipa autogāzes uzpildes staciju. Šis ir tehnoloģiski inovatīvs produkts, kuram nav analoga Eiropā. 2012. gadā pirmais Agus modelis tika atklāts Mūksels ielā 59. Vairāk lielu uzņēmumu, kā taksometru parki, loģistikas uzņēmumi, pārtikas piegādātāji un ēdināšanas uzņēmumi ir pārliecinājušies par gāzes priekšrocībām, ekonomiskajiem ieguvumiem, tādējādi apgriedojot savu autoparku ar autogāzes iekārtām. Un visā īsā laikā šī iekārta atpelna sevi. Uzņēmumam nākotnes plānos ir attīstīt pašapkalpošanās moduļu līdzīgi kā šim tīklu Latvijā, lai kļūtu vēl pieejamāki un tuvāki mūsu gala patērētājiem. Uz doto brīdi mums ir 4 pašapkalpošanās moduļu Rīgā un 6 ar operatoru. Kopā 10 stacijas. Līdz gada beigām plānojam atvērt vēl vismaz 2 pašapkalpošanās moduļus. Noteikti meklējam sadarbības partneris arī reģionos, lai kļūtu vēl tuvāki mūsu gala patērētājiem. Līdz 2013. gada beigām plānojams atvērt vēl vismaz 2 pašapkalpošanās stacijas Rīgā. Uzņēmumam ir arī vairākas stacijas ar operatoru, un tas paliek klienta ziņā pildīties no pašapkalpošanās vai stacionārā moduļa. Pirmajā gadījumā būs lētāk, taču viss jādara pašam. Otrajā dārgāk, bet ar komfortu. Tāda, kad esam pievienojuši pistoli, tad no sākuma ieliekam bankas karti un sekojam norādēm uz monitora. Izvēlamies sūkni numur 1, atlaižu kartiņā aizmirstam ievietot. Gāze kā alternatīvs degvielas veids Eiropā kļuva populārs salīdzinoši nesen, pagājušā gadsimta 70. gados pasaules naftas krīzes laikā. Visā pasaulē gāze ir atzīta kā lēta un ekoloģiski tīra degviela, un šobrīd kļuvusi par populāru alternatīvu degvielas veidu iekšzemes dzinējiem visā pasaulē. Galvenie ieguvumi no gāzes ir šādi: dzinēja resursu palielināšana, jo gāze nesatur kaitīgos piemaisījumus, kā arī tā ir ekoloģiski tīra. Toksisko izmešu daudzums samazinās līdz pat 40%. Arī sadegšanas ātrums gāzē ir daudz lēnāks kā benzīnam. Tas pazemina slodzi uz virzuļu grupu. Kā rezultātā kloķu vārpstu dzinējs strādā mīkstāk. Gāzēm kopā ar Ekogāzi